Labdien, dārgie klausītāji un arī skatītāji! E-komercijas zvaigznes podcasts ir atgriezies pēc maza atvaļinājuma, pēc konkursa noslēguma, bet atkal esam atpakaļ ēterā. Pie manis šodien ciemos ir Kristiāna Gruzīte, kas ir Stockmann Baltijas e-komercijas vadītāja. Un šīs dienas tēma mums ir omnikanāla pieredze un nozīme tādā universāla veikala komunikācijā. Bet pirms mēs sākam varbūt izķidāt šo tēmu, Kristiāna, varbūt īsi ieskicē, kas tad ir varbūt tādi tie tavi ikdienas darbi, vadot e-komerciju Baltijā tādam lielam zīmolam kā Stockmann? Jā, principā prieks šeit būt pirmām kārtām jau, un jā, tie galvenie darbi, principā mēs taisam visu saturu, ko jūs atrodat, atverot stockmann.lv un stockmann.ce, gan Latvijā, gan Igaunijā. Tas ir mūsu darbs kopā arī ar citiem departamentiem, bet principā tā ir tieši tā omnichannel pieredzes veidošana, pieredzes gūšana, datu analītika, skatīties, analizēt, ko cilvēki vēlas un piedāvāt viņiem to, ko viņi pieprasa. Kristiāna, mēs par šo tēmatu omnichannel pieredzi esam jau runājuši dažādās diskusijās, un skaidrs, ka man pašam šķiet, ka tā jau tāda must-have lieta, un ceļš lieliem zīmoliem, bet priekš mazajiem. Kā tev šķiet, vai tas ir kaut kas, kur uzreiz ir jāķerās, vai tomēr bez kaut kā var iztikt tādu mazu vidēju uzņēmumu? Es domāju, ka noteikti priekš lielajiem uzņēmumiem tas ir must-have, bet arī, ja mēs skatāmies uz to tādos divos lielos blokos, tad ir multikanālu uzņēmumi un omnichannel uzņēmumi. Un tad tie multi ir tā, ka viņi darbojās katrs savā novirzē. Tad viens ir fizisks veikals, otrs ir e-veikals, trešais ir sociātīkla, un viņi nekorelē kopā savā starpā tik ļoti. Bet tas omnikanāls nozīmē to, ka tā ir viena liela ekosistēma, gan datu ziņā. Tātad, ja mums ir dati par universālu veikalu, mēs tos datus varam izmantot arī e-komercijā un arī tajos pašos sociālajos tīklos, kas ir super svarīgi, un es domāju, ka tas ir tas punkts, kas ir ļoti svarīgi arī mazajiem uzņēmumiem saprast, kur atrodas tavs klients. Jo tā viena lielā un foršā lieta mazajiem uzņēmumiem, ko noteikti var aizgūt, kad daudz mazie uzņēmumi ieliek savos e-veikalos arī preču pieejamību fiziskajos veikalos. Pieņemsim, tas ir kāds mazs lauku veikals, bet tā produkcija ir atrodama arī Rimī un visos pārējos veikalos, kur tai pārdodas. Principā tad tā viena lielā lieta, ko noteikti vajadzētu ņemt vērā, ir par to, vai jums būs tam resursi, vai būs tam arī kaut kādi fiziskie naudas līdzekļi, jo tas būs daudz dārgāk izveidot omnikanālu pieeju, un vai tam būs vispār, vai tā ir vajadzība. Ja tu esi mazs veikaliņš, tad, protams, iespējams vieglāk ir iet vai ne tikai fiziskā veikala ceļa, vai ne tikai e-veikala ceļa. Un iespējams tie klienti, ir jāskatās, kur viņi atrodas un kur viņi realitātē arī ir. Īsumā šis ļoti labs punkts par to atšķirību starp omnikanālu un multikanālu, jo savā pieredzē arī ar lieliem uzņēmumiem es esmu vairāk kārt saskāries, kad es, piemēram, pasūtu kaut ko vienā platformā, aizēju, piemēram, klātienē, tur par manu pasūtījumu neko nezinu. Līdz ar to varētu teikt, ka viņi tādā drīzāk multikanāla formātā darbojās, un es noteikti varu arī piekrist, ka izveidot tiešām īstu funkcionējošu omnikanālu pieredzi ir tiešām dārgi, jo visu šīs sistēmas integrēt kopā, tas varētu būt visai liels arī gan IT resursi, gan arī vispār viss pārējais. Bet labi, parunājam par Stockmann, un kā jau minēju, Stockmann ir liels zīmols, zināms, un tu vadi Baltijas komandu, un, protams, arī līdz Somijai mēs vēl aizraksimies gan jau šajā sarunā, bet kas varbūt ir tādi primārie saskars punkti, ko tu vari atzīmēt no Stockmann puses, un kāpēc tad varbūt šie ir izvēlēti kā tādi primārie un galvenie? Jā, primārais, protams, mums ir divi tie lielie pilāri, kas ir universāla veikals, tātad Rīgā, Tallinā un arī Somijā, un e-veikals. Un tie ir tādi divi galvenie, un tad pārējie ir arī, protams, sociātīkla un viss sociālo tīklu iepirkšanās, Google Shopping un tā tālāk, un tās Google Shopping. Tie ir tādi lielie, bet tas, kas mums ir papildrīgi, noteikti ir aplikācija, kas mums ir Stockmann aplikācija, kas pagaidām vismaz darbojās kā lojalitātes aplikācija, bet tā ir brīnišķīga vieta, kur mēs visus šos klientu datus, ko jau pirms tam mēs pieminējām, apkopojam vienā vietā. Mēs tiešām redzam, ko klients vēlas, ko viņš pērk gan internetu veikalā, gan universāla veikalā,
Un tālāk jau mēs varam viņam piedāvāt tātad šo personalizēto pieeju. Un, protams, tie visi e-pasti un mārketings, kas jau sako pirms tam, pēc tam, lai dabūtu klientu. Un ļoti svarīgi arī viņu noturēt un pēc tam atgriezt atpakaļ. Izklausās, ka garlaicīgi nav. Noteikti nav. Tik daudz mūsdienās ir šie kanāli, dažādi veidi taktiskie rīki, un tiešām viņus visus nopucēt un neatstāt kādu novērtējus. Es ticu, ka tas ir visai sarežģīts darbiņš. Līdz ar to parunājam, varbūt, tad, kas ir tās lielākās grūtības vai tādi izaicinājumi, ar ko tu saskaries, veidojot šo te omnichannel pieredzi Stockmannam? Pirmais, laikam, tas nopietnākais tiešām ir datu analīze, bet vēl svarīgāk datu interpretācija, jo cilvēks, patērētājs šobrīd, tas, ko pierāda visi pētījumi, vēlas personalizētu pieredzi, personalizētu pieeju. Principā cilvēks vēlas, lai mēs zinām, ko viņš vēlas. Viņš grib, lai mēs zinām, ko viņam pārdot. Bet tāpat laikā, lai tas nav tādā tiešā pārdošanas veidā, tā kā viņš nopērk, bet arī viņam ir jāsaprot, ka tomēr tie dati viņi tiek aizsargāti, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tā interpretācija par personalizāciju, šo piemēru es jau kaut kur esmu pieminējusi, bet tas ir mans mīļākais, laikam, piemērs strādājot Stockmann, ka bija viena diena, Tallinā, ne Tallinā, bet Igaunijā kopumā e-veikalā pirka 1000 eiro vērtībā nažus. Un es sēžu un es skatos internetā, es nezinu, varbūt ir kaut kāda, nacionālā naža diena vai vienkārši kaut kāds, bums nažos. Un loģiski tā varbūt tā lieta, ko pēc tam varētu mārketings aizdomāties, cilvēks šodien pērk nažus, tad rītdien mēs viņam arī piedāvājam nažus, bet tā jau realitātē nav, kad cilvēks šodien nopirk nažus. Tieši tā, un varbūt nākamos 10 gadus viņam tos nažus vairāk nevajadzēs. Tāpēc tā interpretācija par to, kad ir jārīkojas tagad, ja mēs redzam, ka cilvēks pieprasa, ja cilvēks pērk tagad, tad viņam tas arī ir jāpiedāvā. Un patiesībā arī pētījumi pierāda to, ka cilvēki nav e-veikalos apmierināti ar personalizācijas pieeju, jo loģiski, ka tajā brīdī, pieņemsim arī, laikam tas vīriešu segmentā ir visizteiktākais, ka, pieņemsim, vīrietis pērk kaut kādas basic lietas, kas ir, zeķis, apakšveļa, tur aksesuāri un tā tālāk, viņš viņu nopērk vienu reizi. Rītdien viņš viņu vairāk nemeklēs. Varbūt meklēs pēc kādiem 6 mēnešiem, kad tas atkal būs aktuāli. Bet jā, respektīvi tā pielāgošanās un tā datu interpretācija, tas laikam manā darbā arī viena no interesantākajām lietām, bet arī saprast, ka cilvēki ir dažādi, cilvēku iepirkšanās pieredzes ir ļoti dažādas, un vienu dienu mēs pērkam nažus, un otru dienu, nezinu, kleitas un tā tālāk. Tā kā, jā, kāds tur bija insights, kāpēc pēkšņi uz nažiem tāds bums? Vēl joprojām nezinu. Vēl es līdz šai dienai to domāju, un mēs arī ar kolēģiem runājām, jo Somijā pilnīgi tāds pats piemērs bija uz kaklasaitēm vīriešiem, kas varbūt savā ziņā varētu būt loģiskāk, jo, pieņemsim svētki, nezinu, tur Ziemassvētki tuvojas, bet tā bija arī viena ļoti izteikti vienkārša diena, kad nebija nekāda pasākuma un arī tikai kaklasaites pirka. Tā kā, tas cilvēku prāts laikam ir tāds, jā, ļoti neaptverams. Un tāda ātrā versija bija, ka tas ir pirms Halloween, lai tas ķirbis izbraukt, bet jā, ļoti interesanti. Jā. Un par to personalizāciju es tev varu pilnīgi piekrist, un cik šobrīd ļoti interesanti vērot to šauro līniju starp privātumu un personalizāciju, jo kurā brīdī cilvēks ir priecīgs par to, kad viņa dati tiek izmantoti šādam mērķim, kurā brīdī jau sāks tā mazliet jocīgi skatīties. Ja ceļš varbūt negluži veikala kontekstā, bet kaut kādos tādos nesen tieši skatījos apdrošināšanas kontekstā. Tur arī ir lietas, kur cilvēki ir komfortā dalīties, piemēram, par savu veselību, un kur jau varbūt īsti nevajadzētu apdrošinātājiem iet un prasīt tādus jautājumus. Bet veikalā visdrīzāk tā līnija varbūt nav tik šaura. Bet ir interesanti arī tas, ka cilvēks vēlas personalizētu pieeju, bet negrib dot datus. un tad ir tas ļoti šaurais punkts arī mūsu pusē. Tad
kā mēs varam interpretēt un kā mēs varam saprast, tad, kur ir tā personalizācija un kur tad ir tā pārkāpšana tai robežai, kad cilvēks to vairs nevēlas dot. Nu, te jācer, kad nāks tālāk visi jaunākie mākslīgā intelekta rīki, kas spēj tomēr kaut kādus patērnus atrast un prognozēt tās lietas. Un es pats personīgi esmu tikai es savus datus dodu labprātīgi ar cerību, ka man vienkārši būs labāks servis. Tieši tā. Un es pats, godīgi sakot, arī līdz galam neesmu sapratis tās bailes par tiem datiem. Nu ne jau jūs esat visi kaut kādi politiski nozīmīgi cilvēki, kurš kāds šampūnu izvēlēs, ka tas ir baigais noslēpums. Nu, es uz to tā nestos. Es tiešām dalos ar saviem datiem, jo es saņemu labāku servisu un es esmu priecīgāks. Bet es piekrītu, es arī esmu redzējis šos pētījumus un šo disonanci starp to, ka nē, privātums, bet gribās tomēr labāku servisu. Tagad tas ir grūts darbiņš. Cerams, ka nāks tālāk jauni algoritmi, jauni rīki un to varēs attīstīt. Bet tas ir kaut kas, tā personalizācija vienkārši kā tēma ir būtībā pilnībā visur. Tas nav tikai veikalā, tas arī visos Spotify, Netflixos jau sen ir, bet tas tikai plešās plašumā un kļūst ar vien jaudīgāks. Kristiāna, tu biji mums arī žūrijā šajā gadā, un šis gads bija arī gana daudz tie pieteikumi, gana daudz bija ko vērtēt. Vai tev ir kaut kādi novērojumi vai kaut kādas arī atziņas no šī gada konkursa, ko tu vari pastāstīt? Noteikti, un tā bija ļoti interesanta pieredze. Pirmkārt, vērtējot tik daudz e-veikalus pirmo reizi un jau pirmajā reizē, pirmajā gadā. Un nebiju gaidījusi patiesībā, ka tik daudz gan lieli, gan mazi veikali pieteiksies. Un cik es saprotu, daudz ir palikuši arī strīpas vēl, kas ir vēl interesantāk. Bet noteikti tā personīgā varbūt pieredze ir tā, ka tu tos uzņēmumus it kā zini, bet tāpat laikā vērtējot, tu viņus pamani kaut kādā citādā gaismā. Tas, kā viņi pamato, kā viņi to dara, tas ir īstenībā super, super svarīgi. Arī no uzņēmuma un mārketinga viedokļa, kad tas uzņēmums, varbūt mēs viņu redzam vienā gaismā, kad viņš vienkārši pārdod tos produktus peļņas gūšanas dēļ. Bet patiesībā palasot arī dažus tos pamatojumus, kāpēc šie veikali ir pieteikuši savu dalību, tas ir ļoti interesanti, pieņemsim, mazajiem uzņēmumiem ir īpaši, kur pārdeva, pieņemsim, paši ražots kaut kādas drēbes, tie bija Etsy vai vienalga kādi marketplace vai e-veikali, jebkurā gadījumā. Un ļoti interesanti, ka viņi pamato, ka tā ir tā deksme, tas ir tas hobijs, ko tu esi pārvērtis pēc tam uz reālu uzņēmumu. Un tas, ko tu dari katru dienu, tas tev nes prieku. Un, protams, arī tas mūsu uzvarētājs Selfnamed, kas bija zināms, bet jaunatklājums, tīri personīgi, ka tu strādā ar vienu uzņēmumu un darbojies tā uzņēmuma vārdā. Tas ir super, un tur arī ir daudz dažādas pieredzes, ko gūt. Bet laikam no personīgā viedokļa Selfnamed, tas bija tas, uz ko es sāku pēc tam domāt, varētu pat sākt darboties un pārdot, un tas viss dropshippings un tā nozara, tas ir ļoti interesanti. Un, protams, tas viens mūsu personīgais Stockmann piemērs par bišu uzņēmumu, kur pēc tam ar mani sazinājās, un mēs arī izveidojam kopīgu sadarbību. Tā kā šis projekts noteikti ir nesis ļoti daudz jaunatklājumus un varbūt sen aizmirstās lietas jaunā kaut kādā veidolā. Jā, uzreiz praktisks padoms nākamā gada konkursantiem padomāt par to pieteikumu, jo žūrija tiešām lasa. Un ir bijuši ļoti dažādi, arī no manas perspektīvas ir uzņēmumi, kas piesakās tā ļoti skrupulozi visu ar datiem pamato, un tad, protams, ir citi, kas varbūt ieliek tikai e-veikalu un cer tā teikt uz to loterijas biļeti, bet vēl viens pierādījums, ka žūrija tiešām ļoti skrupulozi skatās, un kas ir forši, ka tiešām, kā tu minēji, arī šīs te jaunās sadarbības, kas nozīmē, ka tas nav tikai konkurss, tas īstenībā labs tāds biznesa potenciāls. Bet labi, atgriežamies varbūt vēl pie Stockmanna, un arī mēs jau izrunājam, ka šī starpības starp omnikanālu un multikanālu ir visai liela un resursu prasoša, bet no Stockmanna perspektīvas, kas varbūt ir vēl kaut kas, kur tu redzi, kur ir jāstrādā, kur ir jāiegulda un kas varbūt tad
grūtākie šķēršļi, kuri jāpārvar, lai nonāktu no multikanāla uz omnikanālu? Nu, pirmkārt, tas laikam ir ļoti liels uzņēmumu iekšējo resursu darbs un strādāšana ar kolēģiem, ar darbiniekiem. Jo pirmkārt, ja pieņemsim Stockmann Somijā, e-veikals jau ir vairākus gadus, tad mēs e-veikalu palaidām tikai 21. gadā, ja es nemaldos. Principā mēs ielicām pēdējā vagonā līdz ar Covid, un tas, protams, bija ar citu platformu. Kopš tā brīža mēs jau esam pilnveidojušies. Bet jebkurā gadījumā, kad tu darbiniekam, kurš, pieņemsim, Latvijā mēs to līdz vienam 20 gadus, kad tu viņam pasaki, ok, tev 20 gadus ir bijis universāla veikals, bet tev būs arī e-veikals. Un tad tam darbiniekam ir jāsaprot, ka, ja cilvēks viņam prasa pēc produkta, bet tas produkts nav universāli veikalā pieejams, tad tam darbiniekam uzreiz ir jāatceras, ok, mums ir arī e-veikals, mēs paskatīsimies, vai e-veikalā šī prece ir pieejama, tad mēs viņu varam pasūtīt. Kaut vai tās pašas piegādes un atgriešanas, kas ir super liels darbs darbinieku vidū, kā to pareizi komunicēt arī savstarpēji ar departamentiem, kāpēc kaut kas nav atnācis, kāpēc kaut kas nav aizgājis, kādas ir apmaksas un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti, ļoti liels iekšējs darbs, un otrkārt noteikti nemest vienā katlā Stockmann Somijā ar Stockmann Baltijā, jo tās atšķirības ir daudz. Mūsu patērētāji noteikti nav vienādi. Tur ir ļoti daudz atšķirību. Arī starp Latviju un Igauniju ir daudz atšķirības patērētāju vidū, bet īpaši, kad Somijā tas zīmols ir jau 160 gadus, kad tev ir emocionāli piesaist, tu jau no bērna kājas visticamāk ej un tev ģimenes. Tur nav divu jautājumu. Tur nav divu jautājumu, un to mēs arī redzam Somijas klientu atsauksmēs, ka tā ir top 1 iepirkšanās vieta, bet Latvijā un Igaunijā, diemžēl, vai par laimi, tur ir izaugsmas iespējas, uz to var skatīties tā, ka mums tomēr ir jākonkurē. Mums ir jākonkurē gan ar e-komercijas veikaliem, mums ir jākonkurē ar universālu veikaliem, ar ātrās modes veikaliem un to pašu pārtiku, jo mēs tikko arī esam palaiduši pārtikas e-veikalu, tā kā tur ir ļoti liels darbs un izglītošana, noteikti cilvēku izglītošana. Ok. Man ļoti patīk tas punkts, ko tu minēji tieši par to cilvēku resursu sadaļu, jo mēdz skatīties uz to tā, ka tur jau mārketinga nodeļa kaut ko ir izdomājis, bet nē, tas jau ir vajadzīgs mums visiem. Mēs visi strādājam uz šī te zīmola attīstību. Tā kā es varētu teikt un varētu absolūtam piekrist, ka lai tiktu līdz tam omnikanālam, tad nepietiek tikai ar mārketingu un pārdošanas nodeļu, tam ir jāiet cauri visiem zariem un visos līmeņos. Un noteikti arī tas tā atšķirība starp to multikanālu un omnikanālu, kad multikanālu ziņā viens mērķis ir e-veikalam, cits mērķis ir universāla veikalam, tad omnikanālu ziņā mēs jau skatāmies uz uzņēmumu mērķi un uz uzņēmumu stratēģiju. Mēs vairs nevaram skatīties uz kaut kādu atsevišķu nozari un saskarsmes punktu. Tā kā tas viss iet ļoti, ļoti roku rokā. Mēs strādājam kopā vai nekā principā. Cik vienīgais arī svarīgi saprast, ka šobrīd mēs tomēr runājam par tādu lielu zīmolu, savukārt, ja attīstās mazs zīmols un ar lielu ambīciju, tad ir forši šo jau sakārtot sākumā, jo vēlāk būs grūtāk. Vēlāk tiešām būs jāpārliecina NT departamenti, NT līmeņi. Tā kā, ja mēs jau sākotnēji zinām, ka mums ir potenciāls augt, tad mēs jau sākumā varam šos procesus sakārtot tā, kā tam būtu jābūt. Parunājam varbūt par kaut kādām nākotnes perspektīvām, jo skaidrs, ka jauni kanāli nāks iekšā, jauni dažādi veidi taktiskās kaut kādas pieejas. Kā tu redzi, kas varbūt ir kaut kādi nākotnes trendi vai virzieni, uz kurien varētu virzīties šī te omnikanāla pieeja? Šī noteikti jebkurā gadījumā ir nākotne. Kam vajadzīga, kam netika vajadzīga, bet noteikti viens ļoti interesants piemērs ir par to, ka Westfield, tas lielais uzņēmumu veikalu ķēde, uztaisīja pētījumu, tas man šeit bija 20. gadā, bet par to, kurus uzņēmumus, kas šobrīd ir tikai online, viņi vēlētos redzēt arī fiziskā veikalā. Un top 2 bija Spotify un Netflix. Un tad
mēs tā sākam aizdomāties, ko mēs pārdosim, pieņemsim Spotify veikalā, vai tās ir platas, un tad, pieņemsim visi tie plaši veikali, kas mums ir ļoti, ļoti daudz, un tā konkurence ir liela, tad viņi var sākt aktivizēties, kad, varbūt mums vajag spēcīgāk mārketingu, varbūt mēs tomēr varam izsisties, un Spotify to fizisko veikalu nevajadzēs, jo, loģiski, ka Spotify ir ļoti, ļoti liels zīmols un spēcīgs zīmols. Tas pats ar Netflixu, nezinu, vai tagad neesmu pētījusi, bet 22. gada beigās viņiem bija plānota sadarbība ar Walmart, kas ir Amerikā, lai veidotu tādas ekskluzīvas merča produktus, pieņemsim, nezinu, kaut kādiem seriāliem, filmām, kas ir Netflixā. Un, arī jāskatās, vai tas aizies, vai tomēr mēs to dodam atpakaļ kādiem lielajiem uzņēmumiem, kas jau ar to strādā. Tur tas pats Matels ar Bārbijām un visu pārējo. Tā kā, ir svarīgi saprast, vai tas ir vajadzīgs, bet noteikti, ka tā ir nākotne, tas ir viennozīmīgi, bet arī tas, ko tas pētījums pierādīja, ir tas, ka cilvēks iepērkoties e-veikalā un fiziskā veikalā meklē vienādu pieredzi. Respektīvi, to pašu sajūtu, pieņemsim, ja cilvēks aiziet uz Stockmann internetu veikalu vai uz fizisku veikalu, viņš sagaida, ka servis būs identisks. Neņemot vērā to, ka aiz tā e-veikala mēs esam it kā komanda, kas to visu dara un būvē, un tur sēž tehniskā komanda, bet viņš tāpat sagaida, ka būs tā pieeja, ka ar tevi sasveicināsies, cik e-veikalā to var izdarīt, vai tas ir ar baneriem, vai ar vizuāliem materiāliem, vai ar tekstu. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Un tas, ko es noteikti pati gribētu redzēt un citos e-veikalos, un ļoti iespējams arī Stockmann e-veikalā ir tādas saucamās subscription pakas, kad arī piemērs par vīriešiem, kad ja vīrieši pērk tās zeķus un aksesuārus reizi pusgadā, tad mēs atsūtam viņam to pasūtījumu un uzreiz piedāvājam, vai tu vēlēsies šo pašu vai arī personalizētāku saņemt pēc pusgada. Un tad tam vīrietim nav jādomā par to, ka viņam tas ir pēc pusgada ir jāsāk. Tieši tā, ka viņam vairs nav jāiet e-veikalā vēlreiz jāmeklē, ko viņš varētu gribēt, un tas ir tāds ļoti basic lietas, ko tu izmanto ikdienā. Bet, kad pēc pusgada tu zini, kad kurš mums šobrīd 30. augusts, tev atnāks tā pati paciņā arī nākamreiz. Tā kā, tas ir tas, ko es tā ļoti provizoriski gribētu redzēt, kad uz to mēs ejam, ja personalizēt, tad personalizēt līdz galam. Jā, es esmu ārkārtīgs vispār subscription fans un advokāts, un jebkas, ko var automatizēt, es tikai par to priecājos. Un skaidrs, ka ir preču kategorijas, kuras, nezinu, veļas pulveri, tu viņi pirksi neatkarīgi no nekā, un kāpēc neuztaisīt no tā subscription? Man liekas, tas ir brīnišķīgi, un es domāju, tādam universālam vispār, tu vari sev saķiksēt pilnībā jebko, ko tu regulāri pēc kaut kādā periodikā, un tas varētu būt tiešām labs virziens. Man arī patīk tavs punkts par Spotify un Netflix, piemēram, tas man būs jāatrod, jāpagooglē, bet es esmu novērojis, ka tie, kas tradicionāli bijuši e-komercijas uzņēmumi, sāk ieguldīt, tā teikt, brick and mortar, ja fiziskās lokācijās un otrādāk. Bet Netflix jau kādreiz sāka kā DVD noma. Viss ir ciklisks, iespējams, viņiem kaut kādā mērā ir pie tā jāatgriežas. Daudz interesants domas par to subscription. Uzrakstē e-pastu, kad būs. Es tiešām esmu fans par šo. Un ir kaut kādas lietas, kuras es arī jau šobrīd pasūtu. Nezinu, gan meitai tur kaut kādas lietas, gan tīri pārtiks kaut kādā sfērā. Es tikai priecājos, ja ir kaut kas vēl jauns, interesants, kas man var ietaupīt laiku kaut kādā ziņā. Bet labi, vēl par Stockmann. Kas varbūt ir kaut kādi jūsu pašu plāni vai kaut kādas lietas, pie kā jūs strādājat, ar ko tu vari padalīties? Noteikti jāņem vērā to, ka mēs attīstamies un ejam tajā ceļā, kur mēs esam šobrīd jau sākuši virzīties, un tas ir tas omnichannel ceļš, un tā ir mūsu stratēģija. Tas, ko mēs jau izdarījām Somijā, ITIS veikalā, kad principā tā ir tas pirmais eksperiments ar pilnīgu omnichannel veikalu, kad, pieņemsim, tu vari aizbraukt, piemērīt jau visus savus online pasūtījumus un pēc tam atgriezt viņus, paturēt un tā tālāk. Un noteikti tas ir tas, ko nākotnē mēs gribētu iet arī visos pārējos veikalos atkarībā no tā, kā cilvēki to uzņems un pieņems un tā pieredzes radīšana. Un
un bērnu laukumiņu un vispārējais. Un tiešām, lai tas ir omnichannel, ka tu ienāc tajā veikalā un tev ir pieredze, tev ir īsta iepirkšanās pieredze ar smaržām, garšām un vispārējo. Man pašam arī, man šķiet, ka šī ir lieta, ko tu nevari pabeigt. Tāpat visu laiku kaut kas nāk jauns iekšā un ir jāizmēģina, jāpielāgo. Un arī patērētājs, viņš jau nav visu laiku viens un tāds pats. Patērētājs arī mainās, līdz ar to tā pielāgošanās un kaut kādas pārmaiņas, tas ir nemitīgs. Rīga nekad nebūs gatava, arī Stokmans un visu pārējo zīmolu tāda komunikācija un darbība nekad nebūs pabeigta. Līdz ar to ir vienkārši interesanti arī pavērot kaut kādas tendences un pārmaiņas. Mums diezgan strauji laiks jau tuvojas noslēgumam, bet, Kristiāna, vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, bet tev šķiet būtu vēl vērtīgi pārunāt vai dzirdēt mūsu klausītājiem? Tas varbūt viens padoms, jo tikko es arī taisīju savu maģistra darba ietveros pētījumu par visu omnikanālu un par Stokmanu, bet no klienta patērētāja viedokļa. Un tā viena lielā atziņa ir tā, ka cilvēkam mēs šobrīd izmantojam terminu omnikanāls. Patērētājam tas īsti neko neizsaka. Viņam ir svarīgs zīmols, viņam ir svarīgs, kur principā patērētājs pats izvēlās. Viņš iepirksies fiziskā veikalā, sociālajos tīklos, tā kā TikTok šobrīd ir, laikam, pirmais izdarījis, ka tur uzreiz tu vari uzklikšķināt un nopirkt, kas arī noteikti ir nākotne citos sociālajos tīklos, vai tas ir e-veikals. Un noteikti iet uzņēmumiem to ceļu, kad viņš nemēģinās izdalīt, kad tagad mēs pušojam tikai fizisku veikalu, tagad tikai e-veikalu, bet ka tas ir viss vienota ekosistēma, ja uzņēmums ir izvēlējies iet šo ceļu. Un noteikti tas otrs padoms ir laikam tiešām padomāt, vai tas ir vajadzīgs, vai tas ir vērtīgi, jo noteikti ātrāk, lētāk un vieglāk uztaisīt omnikanālu stratēģiju ir uzņēmumiem, kam jau ir fizisks veikals, un tad iet uz e-komerciju, nevis otrādi, jo tur uzreiz ir jāiegulda lielāk resursi, telpas, loģistika un viss pārējais. Tā kā jā, tā ir nākotne, bet ir ļoti vērtīgi padomāt, vai tā ir nākotne tieši jūsu uzņēmumam. Ļoti labi punkti. Es abiem padomiem varu arī ar visām rokām teikt, ka jā, šis ir tiešām vērtīgi. Un arī pats, ko esmu novērojis, kad ir reizes, kad tas cilvēks grib aiziet uz veikalu, ir reizes, kad grib iepirkties internetā. Tieši kaut vai no manas pašas pieredzes, un ir forši tiešām, lai tās pieredzes būtu līdzīgas. Jā, tā kā šis varbūt ir uzreiz atbildi manam nākušajam jautājumam, jo arī mēs parasti prasām mūsu viesiem padomu e-komercijas zvaigznes dalībniekiem, un šis ir kaut kas, ko arī uzreiz, tā teikt, var ņemt lietā, skatīties, domāt no savu zīmola perspektīvas. Un jā, laiks mums ir iztecējis. Līdz ar to, Kristiāna, es teikšu tev šodien lielu paldies par viesošanos un visiem padomiem un visām lietām, ko padalījies. Ar mani šodien ciemos bija Kristiāna Gruzīte, Stokmana Baltijas e-komercijas vadītāja. Man sauc Ārnis Jēkabsons, šis ir e-komercijas zvaigznes podcasts. Arī vasaras sezonā mēs turpināsim, varbūt ne tik bieži kā konkursu periodā, bet arī vasarā mums ir sagaidāms vēl pāris epizodes priekšā, tā kā turpiniet skatīties līdz nākušajai reizei. Čau!